būtība ir sekojoša. Mums valstī ir daudz dažādas ķezas, vienu no tām Zaļo un Zemnieku savienība piedāvā atrisināt. Es runāšu reizē par 50., 51. un 58. priekšlikumu, kur ir sāls. Šobrīd publisko iepirkumu likums paredz, ka noteikts procents no transporta vienībām valsts pārvaldē, tā skaitā pašvaldībās, ir obligāti jāiegādājās tāds, kas ir zaļš, jeb elektro vai tā tālāk. Praksē, ja mēs paskatāmies, mēs esošās Eiropas normas varam izpildīt, ja mēs pie zaļā transporta pieskaitītu visus Rīgas trolejbusus, tramvajus, Liepājas tramvajus un tā tālāk. Bet šis regulējums ir novedis pie tā, ka mums ir, piemēram, attālās pašvaldības, kurām ikurāt obligāti jāiegādājas elektroautobusi. Varbūt daži atminas, vēl nesen valsts kontrole nāca ar ziņojumu, kā tad lauku pašvaldībām veicas ar šādu elektroautobusu izmantošanu, kurus mēs, kā likumdevējs, esam noteikuši par obligātu iegādāties. Attiecīgi aicinu atbalstīt 50., 51. un 58. priekšlikumu un šo te muļķību labot. Paldies!